Jūtos gandarīts par izdarīto. Mēs cenšamies parādīt, ka vajag ne tikai Rīgā tos lielos protestus rīkot, bet visās Latvijas mazpilsētās, jo savādāk izskatās, ka vairs mierīgi neko tur pietiks runāt, ne mierīgā ceļā izskatās, ka neko nevarēs vairs panākt. Mēs mēģinājām parādīt piemēru, ka vajag, lai tur sākot no Krāslavas, beidzot tur ar Ventspili, lai visi salasās vienreiz un apgriež visus ar kājām gaisā un izpurina. Vojo viņi ar saviem stulbajiem tiem lēmumiem. Bet kāpēc, teiksim, Lievāna tad vienkārši tā bija sava veida nejaušība, ka jūs kaut kādi, daži čaļi vienkārši runājot savācēt? Nē, pēdējais piliens bija par to auto nodevu. Bet tas visai Latvijai? Visai Latvijai. Man jau viņi tur pareksos samaksāja, tur tos miljonus, tur tās prēmijas, baigie profesori, tur visi tik gudri, neviens tur valstī krīze, visiem algas apgriež, tur citi sēž, tur saņem savus 2-3 tūkstošus. Lai parāda piemēru, tad lai noņem pasaka, labi, es savu 1000, tur, cik viņu tur to gudrinieku ir, lai visi katrs atdod pa 1000 latiem, un tad varbūt tad kaut kas mainīsies. Nevis sev viņi neko negriež, pārējiem tik griež un tām pašām mašīnām dubultoja, tur, vai pat tiem pašiem motocikliem. Viņiem tur, kā saka, kāda tev daļa par cik viņš nopirka to motociklu? Varbūt tur cilvēks visu mūžu lauku ārā. Tur, bļēt, to ārklu vilka. Pēc vakardienas Līvānos šodien atbraucot uz Rīgu ir noskaņa, teiksim, caur ko var iziet labāk vai caur kādām formām var iziet no strupceļā ārā? Man liekas, tikai ar tādām. Protesta formām? Jā. Cik jau var runāt, neklausās, nav cieņas, neciena cilvēkus. Špļauj sejā un visi tik sēž un tikai, varbūt būs, jā, pagaidīsim vēl mēnesi, varbūt būs, jā. Un viss kā ir, tā ir. Ar tās versijas, ka... Drēbes beidzamās, vēl pensionārs stāv aptiekā par beidzamajiem santīmiem, skatās, viņš nopirks vienas zāles vai maizes kukulit, un valdība tik vēl viņiem tur tik nogriež, tas pats bērniem, tas pats visiem ir. Un mēs tur no algas tik maksājam, lai aiziet, tad tur tas resnais mūlis, lai nostrādā, bet dienu 8 stundas, un tad paskatīsimies. Tad es paskatīšos, kā viņš gribēs tur maksāt tos nodokļus un celt vēl. Šeit sēžot, ja man maksātu 2000, te katru dienu varētu runāt. Tik vien jāiemācās, vēl neesmu tik gudrs. Labi, jāpiesakās jums televīzijā, varētu mēģināt, es domāju, būtu rezultāti. Bet tas, ko teica Krastiņkungs par to, ka ir kādam ar kaut ko arī jāvienojās, to jūs tā kā, pieļaujat kā versiju? Nezinu. Man liekas, tur vairs nav jau par vēlu. Jo tā putra ir tik pievārīta, vajag sākt strēpt laukā. Nav sakara vairs cilvēkiem, kas veido šo budžetu, tiešām ar to, kas notiek īstenībā uz ielām, ka viņiem nav asfalta sajūtas, nav patiesībā, kas tas ir tur Līvānos būt un dzīvot katru dienu. Kā panākt šo sajūtu, šo realitātes sajūtu mūsu valdībā? Es nezinu. Lai valdībā tie, kas strādā, lai viņi gadu nostrādā par algu 100 lati mēnesi, un tad viņi izjutīs. Valdībā nestrādās. Tad viņi izjutīs, kā ir.